Tuvākajā laikā sekos citu lielo Eiropas galvaspilsētu piemēram ar sodu uzlikšanu un policijas palīdzību no pilsētas sirds mēģinās izdzīvot ubagotājus. Kārtības sargi peļņu neliekšot vien ielu muzikantiem un dejojošajām pilsētas leģendām. Ubagošana tikai dažiem ir vienīgais veids, kā izdzīvot, pārējiem sautīgs bizness. Par to pārliecināta pašvaldības policija un Rīgas doma, kas apņēmusies diedelnieks no pilsētas centra patriekt. Tas attieksies arī uz stācijas rajonu. Stācijas tuneļu un ubagotāji tā ir aina, kas līdz šim bijusi nedalāma. Taču domas vakardienas balsojums ir nelokāms. Pilsētas tēls jāuzlabo, un tas nozīmē, ka ubagiem centrā vietas nav. Izņēmums būs vienīgi baznīcas kāpnes, ja tur diedelniekus aiziet nelūgs pats dievnams. Tas nav normāli. Piemēram, paņemsim tuneli, kas ved uz autoostu. Cilvēki, kas atbrauc uz Rīgu ar autobusiem, no citām Latvijas pilsētām, no citām pilsētām Eiropā, pirmais, ko viņi redz no Rīgas, es atvainojos, drausmīgs tas tunels. Un tur nav tā, ka visi cilvēki, kas tur sēž, tie ir trucīgi. Tas, diemžēl, arī dažie personāži ir, kas ar to tīra veida pelna naudu, bet graujot visu Rīgas tēlu. Tieši tie ubagotāji, kuri izliekas slimi un nabagi un garām gājēju iežēlināšanai izmanto dzīvniekus, ir domnieku galvenais mērķis. Pašvaldības policija apzinājās, ka centrā apgrozās vidēji 40 tādu, kas iztiku pelna ar pastieptu roku. Šodien centrā un vecpilsētā viņi vēl sastopami, bet tuvākajās dienās lēmums stāsies spēkā. Slikti, darba nav nekā, nezinu, kā izdzīvosim. Cik dienā šeit var nopelnīt, ja nav noslēguma? Maz sanāk, kad ir 2, 3, 5 lati. Bet sociāli... Ja ilgāk pastāv, kādu 10 var dabūt, vairāk nevar. Bet jūs sociālajos dienestos meklējat palīdzību? Jā, esmu bijis. Man nav Rīgas pieraksta deklarācijas. Pilsētas vadība skaidro, ka sociālā palīdzība rīdzniekiem ir pieejama, tāpēc nevienam nebūtu jāubago, bet iebraucējiem no Rūpeles jāatvadās. Aizliegums gan neatiekšoties uz pieklājīgiem tīri ģērbtiem muzikantiem un pilsētas leģendām, kā piemēram uz dejotāju Mariju. Es jau neubagoju, es jau strādāju, kā jau turisti gribi, kā es dansotu, kā es varu darīt. Iespēja nopelnīt vecpilsētā nav slikta. Marija 2 stundās savāc ap 10 latiem, bet veiksmīgākie dienas laikā salas pat tādas summas, kādas reti kurā darbā nopelnītu. Es te 20 gadu šai krustojumā, un man viņi pazīstam, es tādā ar viņiem aprunājās. Man te bija tāds pazīstams, tāds Kārlīts jau bez pirkstiem, viņš jau sēdēja un ubagoja, un pār 100 dabūjis ir pār reizes tā lielajā. Rumānijā ubagošana ir mafijas pārziņā, un grupas bija sākuši savu peļņu arī Rīgā. Tās izdevās izskaust ubagus aizturot. Arī tagad pēc domas lēmuma stāšanās spēkā par tīrām ielām un tuneļiem gādās pašvaldības policija. Kristīna Žilde, Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Vietā, kur Rīgā kādreiz atradās sinagoga, šodien notika pret ebrejiem vērstā genocīda atceres